Raidījums taps ar Sijā Motofavorīts atbalstu. Sezona ir sākusies, bet mēs atskatīsimies to, kā pareizi jāsākās sezonai, lai tā paiet veiksmīgi. Un, protams, pirmais, kas ir kārtīgi dziesma, ir kārtīgi tikšanās ar draugiem, un to mēs organizējam pie Hārleja onkuļa. Un tad ieskatāmies uz dažiem mirkļiem, un meistars Mitrohins arī rāda klasi. – 27. aprīlis, vēsa, bet saulaina diena, 10 gadu jubileja Hārlejam Deividsonam šeit Latvijā. Un bija aicināti laipni visi motociklisti, nav svarīgi, kāds tev ir mocīts, atbrauc, paklausies labu mūziku un noskaņojies nākošās dienas motosezonas oficiālajai atklāšanai. Sabrauc dažādi motocikli, pārsvarā, ticiet man, tie bija Hārleji. Un no dažādām malām, gan no Latvijas, gan arī Norvēģu karogu redzējām līvojot. Par to, kāda tad ir sezona, kas ir darīts šajā sezonā un kāpēc šeit kungi sapulcējušies pirms oficiālās atklāšanas, tad nākamajās minūtēs mēs arī apjautājāmies. Es uzskatu, ka sezonas atklāšana, ka tu jau vari pavilkt, jau 200-300 nobraukt. Sezonas atklāšana ir kārtēja iespēja braukt. Pēc ziemas, kas ir mocīgas ciešanas, mocīts stāv garažā bez darba. Bet tas ir svarīgi, ka ir kaut kāda pasākuma, kas ir ārpus motocikla? Protams, tā ir iespēja satikties ar draugiem. Ne tikai braukt. Pa ziemu mēs rīkojam dažādas pasākumus, piemēram, zolītes turnīru. Nu kā? Ļoti labi. Visai ziemai nopelnīgi? Nē, es zaudēju. Kā mocīts sagatavots? Sagatavots, pilnīgā kārtībā. Pamainīja dažas detaļiņas, uztaisīja apkopīt, eļņiņas. Viss ir kārtībā. Šodien mēs laužam šos stereotipus. Tie ir īstie motocikli zābaki. Pieņemsim, ka jā. Bet īstenībā ir sācies pavasaris un norauj jumtu tā kā uz priekšu. Vai jauka sezona? Ko nozīmē šis uzraksts Ladies of Hārlej Official? Tā mani ievēlēja. Ko tu dari? Kāda ir tava pienākuma? Visas meitenes saliedēt vienā skaistā kompānijā, atbalstīt mūsu džekus un braukt kopā. Afanāsijs Davidsons. Baigi foršais pasākums priekš visiem. Ne tikai priekš motociklistiem, es domāju, bet arī priekš visiem transporta kustības dalībniekiem. Tikai tāpēc, kad ar to iezīmē to dienu, kad motociklisti ļoti lielā vairumā parādīsies uz Latvijas ceļiem, uz pilsētu ielām. Un tas ir tas pasākums, kas laikam visus tos motociklistus Latvijas un ne tikai Latvijas pulcē vienā dienā, vienā vietā, vienā tādā pasākumā, kas ir baigi foršs. Es domāju, ka Latvijas motociklisti ir kā vienmēr tādi draudzīgi, pilnīgi jūtama tāda kopības sajūta. Un katrā ziņā es viennozīmīgi zinu, ja kādam kaut kāda nelaime gadās vai uz ceļa vai ko, tad motociklists pie motociklista apstāsies. Bet automobilists pie motociklista vai automobilists pie automobilista diez vai tā apstāsies. Ne jau pavēlt viens otru sveicinam, ka braucam pretī. Tā kā es domāju, ka jā, tā vienotība vairāk. Vienotība vārdu tiešā nozīmē. Gads ir sācies. Faktiski atkal jauns dzīves posms, atkal ar piedzīvojumiem, ar ceļojumiem. Faktiski tas, kas normālam cilvēkam ir 1. janvāris, kalendārais jaunais gads, tas motociklistiem ir sezonas atklāšana. Ar šo brīdi faktiski sākās jauns gads. Diemžēl viņš beigsies arī kaut kur oktobra vidū, droši vien mums tas gads ir īsāks, bet tomēr ir tāds, kā saka, vēderā taurentiņi drusciņi ir no tās atklāšanas, un atkal viss būs skaisti, atkal būs braucieni, atkal būs piedzīvojumi. Tas būs jauki.
Nu, tad, kad ir iedzerts kauss salus, limonādes glāze vai kvass, noklausīt kārtīgu dziesmu, parunās par to, kas ziemas laikā izdarīts savam Harlejam, varam droši doties sezonas atklāšanā. Nu, sezonas atklāšana, paši ziniet, rada liels jukas gan uz ceļiem, gan pilsētā, bet arī sajūsmas sauciens. Ieskatīsimies, kādas tad bija šīs dieniņas, kādas bija šīs stundas, kad visi motocikli satikās uz vienota ceļa. 28. aprīlis - motosezonas atklāšana 2012. Kāda tā bija? Satikāmies Zaķu salā pirms 1:00 un, ticiet man, ap 4000 motocikliem izvietoties šajā salā šķita ir par maz telpas. Bet laimīgi tikām galā 1:00 policijas konvoju pavadītī, pa priekšu iet ar uguņiem, klubi un pārējie motociklisti cauri visai Rīgai, gan gar Mūku salas krastmalu, gan pāri Salu tiltām, gan pāri Vanšu tiltām, par Brīvības ielu līdz pat Biķernieku mežam un tad jau Biķernieku kompleksā sporta bāze, kur tad arī notika gan dragreis, gan citas atrakcijas, tika izcīnītas balvas, vesels riepu komplekts dragreisa uzvarētājiem. Tas, lūk, nav pa jokam. Un kāda tad bija šī diena, kāds šis brauciens, to arī baudām šajās minūtēs. Varam redzēt gan no motocikla, gan ārpus motocikla, gan ap motocikla un gal galā, ko tad paši motobraucēji sajūta šajā dienā. Bišķi cilvēki, ne? Jā, šoreiz izskatās, ka visvairākos. Un saka, krīze ir valstī. Paši sapējūtā. Daudz motociklistu Latvijā vai maz? Vau, nevis daudz, bet ļoti, ļoti daudz, man liekas. Spriežot pie šodienas, varbūt laiks tam pagodu, ja? Varbūt labs garastāvoklis cilvēkiem, vai beidzot pavasaras 2 dienas. Un te ir, man liekas, tik daudz nav bijis pēdējos gadus. Vismaz es neatceros. Tas nozīmē, ka krīze tomēr nav tik dziļa. Tā ir vairāk cilvēku prātos nekā motociklos. Nē, nu vārdiņš krīze, tad jau nodrās. Cilvēki dara, priecājās, mēģina atrast, nezinu, kaut ko risina. Nevar būt, ka krīze, teiksim, šī vīde un vārdiņš krīze būtu viens un tas pats. Kā ir starp motocikliem? Ar velosipēdu? Nē. Это сок! Яблочный. Ну как с велосипедом среди мотоциклов? Уютно? Ясно. Отлично? Как свои, как братья. Kā ir braukt lēnām? Lēnām vai Kā ir? Neinteresanti. Bet lielā barā.
Arī neinteresanti. Bet tā, jūs varat tā iedomāties, ka visu šito masu, tā uz 150 cauri, tad sacīkst par Rīgas ielā. Tas būtu interesanti, tas būtu reāli, tas būtu interesanti, tā būtu atrakcija. Jūs būtu gatavi piedalīties? Protams. Ručku neatmet. Vienkārši laiž. Pēc cik ilgā laikā varētu izbraukt no Zaķisavas līdz Biķernieku trasē, tā neatmetot? Neatmetot? Es domāju, 7-8 minūtes. Kurš mazāk? Nē, kā velk pirmais, tā arī vilks pārējie. Tas atkarīgs no vadoņa. Superīgi, ļoti labi. Ir tie jūras motocikli, tad ir ar tiem 4 riteņiem un tad ar 3 riteņiem. Varbūt labāk ar 2. Kā kuram? Katram savs, es domāju. Es, piemēram, braucu gan ar jūras, gan ar 2, reizēm arī ar 3. 4 visretāk. Kas tev pašam ir sezonas atklāšana? Tas ir vairāk par ūdeni saistīts vai vairāk ar sauszemi? Sauszem noteikti sākās ātrāk. Paliek vecāks, tad ūdens paliek otrā plānā. It kā vēlāk drusku, bet ūdens jau ar tūlīt, saule spīd, viss kārtībā, jāmoc. Klausies, stāvēja ceļa malā, skatījies, kā izskatījās no malas kolona? Ļoti ilga, bet jāmāc motobraucējiem tā braukšanas kārtība, jo samērā neorganizēti bija organizēti. Tie, kas ir klubi, tie brauc organizēti, bet tie, kas atvilka, anarhija, māte. Apmēram tā, bet kopumā man patika. Sezonas atklāšana. Kā ir? Daudz cilvēku, maz cilvēku. Kā ir ar motocikliem Latvijā? Diezgan daudz īstenībā pēdējā laikā saradušies. Tas tikai nozīmē, ka riepu tirgotājiem tagad ir zelta laiks, ne? Cerēsim, ka jā. Kaut kas notiek uzstās. Ko te vairāk brauc? Spriežot pēc tā segmenta, ko patērē šosejnieks, tad ir tās čopers. Čopers, krosinieki arī. Vairāk vai mazāk. Priekš motocikliem patērē šīs navigācijas, ja tā ir tāda luksus lieta, kur īpaši pieprasījuma? Īstenība nav, es tas kāds arī pa šodienu, jo interesi diezgan liela, un, tā moči arī nav lēts tāds prieks. Viņi dārgāk pa mašīnu, tad arī tā navigācija ir dārgāk, bet, cilvēki... Kāda ir atšķirība starp to parasto navigāciju un to motociklu navigāciju? Tur ir kaut kāda tādas nianses? Pirmkārt, tā ir izturība. Tas pilnīgi cits korpus izturīgs, ūdens izturīgs, triecieni izturīgs. Viņam dažādas ekspedīcijas dosies pa pirmiem kalniem un tā tālāk, jo parasta auto tam nav domāta. Šitie ir domāti. Tā ir karša lieta, viņam arī topo dažādas karsā ielikt un arī pa mežiem tādu mežu takam vēl kādu. Stāst par savu mocīti, pirmā sezona uz motociklu un tad varbūt dažos vārdos, kā tad jāsāk un kā jāpiemeklē? Man noteicošā ir krāsa. Ļoti sievišķīga, bet forši. Tā arī izvēlējies pēc krāsas? Jā. Vienalga kāds mocīts, tikai lai būtu kādā krāsā? Sarkanā. Tas tā kā ticība, vai ne? Sarkana krāsa, tā kā melga, sarkans, jābūt mocītim sarkanām. Kas ir sarkanā krāsa tavā uzturē? Spilgts, kaut kas spilgts un košs. Spilgts un košs, pamanāms. Foršs, pamanāms, jā. Varbūt dažos vārdos, kas tad tas ir pa motociklu un kur tad šo sezonu ir plānots? Tas ir BMW F650 un šogad ir plānots pa Latviju kaut kādi vietēji izbraukumi. Kā ir ar atklāšanu? Kā jums pašiem šķiet? Ļoti labi. Viss jau ir laikā apstākļos. Baigi forši viss sanāk. Jo, ja saulīt ir, tad arī omas. Un kas vēl ir baigi raksturīgi, kad, manuprāt, ne tikai manuprāt, bet mēs te čukstamies, ka šogad ir pa 1/3 vairāk dalībnieku nekā visus iepriekšējos gadus. Benzīns dārgāks un mocis lētāk. Jā, tas ir baigi forši. Krīzei cauri. Tragraiz sacensībās tas galvenais ir, kurš pirmais līdz galam aizbrauc. Ar veselu motociklu balvā ir riepu komplekts. Pirmai vietai vesels riepu komplekts. Lūk, starts mūsējais puisis brauc labajā pusē. Jāsaka, ka mēs te varam redzēt, kā ir attīstījušies motori. Hārlejs ir maķenīts smagāks nekā vieglais Japāņu motocikls, un jāsaka arī griezes moments, lai arī liels, tomēr 300 kg pret 250 kg. Varbūt te komentēja paši Hārlej braucēji, kas tur bija, kāda vaina, kāpēc mūsējiem negāja tik labi? Tieši tā, svara lieta. Svara lieta, paša svara lieta un moča svara lieta. Pasaka, tu tā nopietni un kompetenti, lai nebūtu lieta ručkā. Nē, ručkā nekādas. Tu vari nokavēt pa kaut kādu sekundes desmitdaļu to ručku noraut. Vienkārši ātrāk izbrauc startu. Jā. Līdz ar to nebija variantu, bija jāpaliek otram. Pirmkārt, Raimim ir jāsēž uz diētas nopietnas, lai viņš startētu.
Un otrkārt jāatvieglo mocis drusciņ pa kādiem 30 kilogramiem. Un tad aizies. Ir nozīme dragreisā. Pirmā. Kāds laiks cēsīs un ko tik skumji? Tā ir viss kārtībā, neesam skumji. Pagaid. Nu, jums jau var ir tāda normāla motora, kāpēc jūs negriežat dragreisā? Kaut kā, nezinu, palaidām garām laikam šo visu pasākumu. Vismaz godīgi tu pasaka, ka palaid garām nevis. Nu, ziniet, man tas motors vēl nav apstrādāts un azots nav. Es skatos, ka Hārli dominē. Japāņi spoga ārā pārsvarā, ja nenoguļ startu. No šī brīdī tiek atnesta riepa un tad dažos vārdos, kas ir šī riepa? Ko darīs ar šo riepu? Šo riepu kādam dāvinās, jā. Beidz, nopietni? Jā. Kā var tikt pie šāda riepu komplekta izstāst? Nu jā, nobrauc visātrāk dragreisā čoperē, jā. Es pats braucu dragreisā? Nē. Mēs tam mēģinājām noskaidrot, kas ir jāzina, lai dragreisā normāli izbrauktu. Viens saka svars, otrs, ka galvenais nenogulēt startu. Tavuprāt? Čujas, ņuks un poņa droši. Tas vienkārši vārdi visu gadu. Tas jāprasa večiem, kas brauc, jā. Un cik svarīga mašīna ir, lai pārvadātu motociklu? Ļoti svarīga. Kāpēc? Mocis jau brauc pats? Es sapratu, bet ja nu gadījumā kas tas viens, un otrs, lai pārvadātu no viena punkta uz otru, ir vajadzīgs šitāds auto. Cik bieži izmantot šādiem pārvadājumiem? Kvadrociklus, motociklus, cik bieži vadāt? Kvadrociklus gan. Kvadrociklu ļoti bieži. Sevišķi, ka viņam var pasūtīt arī sliedes, lai uzbrauktu virsmu. Nevajag stiet ar rokām viņu tur. Tā kā ļoti. Nu, saki, kā ir sezonas atklāšana? Oi, forši, man patīk. Tieši kas tev patīk? Saule spīd, daudz draugu riņķī, priecīgs prāts. Šodien mēs arī savu jauno klubhausu iezīmējam. Kurā vietā atradīsies? Latvijas pirmā roka kafēnīca Vecrīgā. Uzvilkām savu karogu, šodien piestiprinājām plāksnīt, ka tikai Hārļi tur var parkoties. Vakarā būs baļuks, jā, gatavojamies. Kā izskatās vispār kopumā? Motociklisti ir traumatiski tauti. Nu, tad tas ir, es tev jautāju, kā tavu darba profilu. Nē, es domāju, visi kārtībā motociklistiem. Jā, kaut viss būtu tik veikli un kustīgi un manevrēt spējīgi kā motociklisti. Es izmeties, piedalīsies dragreisā? Nē, dragreisā nepiedalījos, atnāca apostīt gaisu. Kā ir noraksturo skatītājiem, noraksto kāda situācija? Nu nekas, labi, skaļi, ātri, viss kā nākas, bet spolē no vietas. Skats labs ir, nekas forši. Moto sezonas atklāšana, kā tev šķiet? Tu zini, pārsteidzoši daudzskaitlīgi. Neskaitot to, ka šodien ir darba diena, patīkam pārsteigts. Ļoti daudz cilvēku savācies. Domāju, cilvēkiem jārēķinās ar to, ka ir noteikti tādas rituāla lietas, kā moto sezonas atklāšana katra pēdējā aprīļa sestdiena. Jā, ja noteikti sezonas atklāšana, tad no tās lietas mums nevar atturēt pat 3. pasaules karš. The winner is un saņem 2 riepas. Priekšējo un pakaļējo. Ir kādam kāda nojausma, kas varēja būt uzvarētājs? Šo te komplektu. Šo komplektu priekšējo un aizmugurējo. The winner is Motoklubs Lamēs! Tad šeit riepas derēs? Domāju, ka nē. Nedarēs. Tu piepērsi motociklu klāt pie tām riepām? Pie riepām piepirkt. Ir ok. Jā. Nu tad varbūt. Šitas veidojums ir domāts kā ceļojošais kauss Motokluba asociācijas dragreisam, kas notiks katru gadu sezonas atklāšanā. Tā kā gatavojieties nākošo gadu. Un tie mīkstie, kas nepiedalījās, jūs man redzēsiet, visu gadu dabūsiet trūkties. Kas notika? Kāpēc invalīdi ratiņos ēs? Likums neparāvās. Motociklistam ar to arī jārēķinās. Jā, jārēķinās. Tur neko. Bet tad šī brīdī viss ir izdarīts, lai atkal varētu braukt? Tieši tā. Tad izstāst, kas tas ir pa mocīti un kā ar viņu var braukt? Kā redzēt, var iebraukt aizmugurēs ar visiem ratiem un uz priekšu. Tu pats vādi viņu, jā? Tad tu nevienam citam nav jāsēž. Protams, pats. Kā tap šī ideja, ka tieši tādam tam mocim jābūt pats rasēji, kas palīdz? Nē. Nošpikojām no interneta. Tauta kaut kur pasaulē braukā Eiropā. Ideja ir no interneta. Tā sanāca. Vai tu vari arī parādīt, kā tas darbojās, lai mums skatītājiem ir skaidrs tas princips? Jā, es redzu it kā uz blakus vāģi, bet kā te notiek viss tā braukšana? Varbūt, ka vari nodemonstrēt. Tad iebrauc iekšā, jā, tā aizmugurē aiztaisās ciet. Priekšā nofiksējas. Un aizmugurē nofiksējas ar lāfeti. Patreizējais variants šņori. Bet tur tā šņori tāpēc, lai šodien varētu izbraukt. Tieši tā. Būs kaut kāds kloķis?
Nezinu, varbūt smukākā šņore. Un tad varbūt nedaudz par vadību. Tā josīgi skatīties, ka blakus vāģi un blakus ir motocikls, bet stūri šeit. Nu jā. Vadībā viss ir, redziet? Tad ir svīra, Jā. kas groz to riteni. Dempers, kas neļauj. Ātrumi pārslēdzas ar pogām. Ko vēl? Sākiet blakus uz tā motocikla, ar kāds var sēdēt? Teorētiski jā, bet praktiski vai vajag, nezinu. Sēdeklis vienkārši ir atstāts, lai nebūtu tukša vieta, bet tā patiesi, bet īstenībā kāds var uzsēsties un var braukt. Nu vajag vēl tikai tādu kādu rokturi, pie kā turēties. Gatavojās uz starta numuru 18, Kaspars Lāps un numuru 20 Normunds. Nu, varbūt tad pa tehniskajām lietām, jā, kā tad vadās un kā vispār šitādi var pabraukt? Es tiešām nezinu, kā vadās, tas jāprasa Dainim. Es neesmu izmēģinājis. Bet spriežot pēc tā, ka tas prototips nācis no Austrālijas, kur viņus taisa mazās sērijās un ir pārbaudīts, es domāju, ka viss būs kārtībā. Tagad, teiksim, tas nav tā kā izdomāt šeit uz vietas, šāda skēma ir bijusi arī Austrālijā jau. Jā, mēs atradām, izrādās pasaulē ir pat invalīdu motociklistu saiti, jo tie cilvēki ir izrādās ne tikai simtiem, bet tūkstošiem. Un tas ir mūsu dīvainajā valstī. Šo te nevar oficiāli piereģistrēt ar to pārbūvi. Jūs reģistrējāt kur? Nē, viņš ir reģistrēts pagaidām kā solo, un tā ir principa lieta. Brauksim ar Latvijas numuriem, tāpat kā Edijs zināmais no Carnikavas, kurš brauc jau laikam 13 gadus arī ar Zepa pārbūvētu Hārli. Un mēģināsim izcīnīt tos pārbūves noteikumus. Bet šodien, teiksim, jums noraida, ja, šādu motociklu konstrukciju un saka, ka tas nerūlē. Jā, nesaka ne jā, ne, jo neparedz, ka invalīds varētu braukt ar moci. Nu, bet kādas tad ir tās problēmas? Es saprotu, motocikls ir ražots rūpnīcā BMW, metinājumi izskatās kārtīga amatnieka ražojums, nu, un šādas lietas jau Austrālijā ir un tie rasējumi zinām. Kādas problēmas reģistrēt? Es domāju, vienkārši vajag iestādi, kas certificētu šādus pārtaisītus braucamos. Esat bijuši arī pie vīriem, kas atzīst to, vai ir skatījuši, nav skatījuši? Skatījuši vēl nav. Pirmais brauciens, kad saka, vēl nekas nav nekur. Bet kāds ir pirmās emocijas? Ļoti pozitīvas. Sākumā bija tā, ka nedaudz pabail, jo 9 gadi tomēr nav braukts. Nu, bet... Braucu kolonā? Braucu kolonā. Neuzvārījās, neuzcepās, neuzskrēja nekur? Viss kārtībā. Tehniski viss kārtībā, darbu pieņem no meistara. Jā. Paldies draugiem, paldies Valdim, Andim Zepam, paldies. Tā kā... Forši, ka tāds labs klubs un labi čomi, ne? Tieši tā. Ir labi, ka ir draugi. Protams. Kam paldies jāsaka? Paldies Viršiem, Valdim, Zepam un draugiem. Jā, un asociācijai. Kur tas šovasar brauks? Ir kaut kas ar tā ieplānots? Nu, īpaši ieplānots jau vēl nav. Nu, bet kur jau brauks? Visi tur braukšu līdzi. Jā. Labi, lai tev laba sezona. Paldies. Bet brauc prātīgi. Motosezonas atklāšanas parāda noslēgusies. Motosezona vēl ir priekšā, daudz patīkam piedzīvojumu un galvenais – esiet prātīgi. Nu ko, laiks atkal paskrējas nemanot, tiksimies atkal nākamajā pirmdienā un tad turpināsim ar to stāstu, kādi tad mums ir motocikli un kādi ir mazākie brāļi Vespas, jo Vespām jau arī atklāšana. Atā!